No ko, Anete? Labrīt. Laimīgu jaunā gada. Laimīgu. Kādas ir sajūtas ar jaunu sākumu? Es priecājos, ka, sākās jauns gads. Nonolējās visi gada kilometri, nonolējās visi mēnešu kilometri, bet vismaz nedēļas kilometri nenonolējās, jo janvāris sākās nedēļas vidū. Jā, nezinām, vai būs labāk vai vienkārši savādāk, bet būs. Jauns gads tie paši mēs, jā. Jā. Tā kā turpinam arī 26. gadā. Jā, kādas pašam sajūtas? Kopumā es teiktu tīri labas, ne kaut kādos, tāds svētku periods, nedaudz ar bažām, jo, tā kā skaidrs, ka kaut kādā brīdī būs par daudz cilvēku. Neizbēgami. Jā, jo mums arī, tā kā vēl iekrīt tur pāris dzimšanas dienas, kas vēl papildus tam visam iedot. Bet es teiktu, ka es pārsteidzoši labi to tā kā izdzīvoju. Labs sākums gadam. Bažas bija, bet gads jauns sagaidīts, neatkarīgi no tā. Tad galvenais neatslāpt, nezaudēt to uzmanību. Jā, tas skaidrs. Tā kā bet kopumā, ja mēs skatāmies kaut kādus treniņus, patiesībā ļoti labi. Es jūtos labi. Jāatzīst gan, ka laikam tā kā tas grūtākais vismaz man šobrīd katru dienu. Principā ir iziet ārā, jo man ziema nekad nav patikusi, un paskatoties pa logu, pat varbūt ne tas augstums, tas man laikam tā kā mazāk. Uz to var saķerties. Jā, bet es paskatos ārā, un es redzu, ir atkal slapš, vai tas segums nav tāds, kā vajag, un, piemēram, nezinu, nejot vedot meitenes uz dārziņu. Tu jau gūsti priekšstatu, vai ne? Jā, bet tas, kas man tā kā kaitina visvairāk tajā visā procesā, ir, ka man ar kaut kādiem zābakiem tur jāiet tajā stelpās, pēc tam tur ir viss tādā, man jau nav tas nejātīra nekas, bet man vienkārši reāli kaitina, kad viss tas tā pļura tur ir iekšā, un tas pats jau arī mājās atnāc, un tie zābaki ir, es nevaru izturēt to visu. Vai ne? Nē, tas tā ir. Mans bērns gan ir atradis dārziņā, kur stāv tā, slota, kur tīrt līdz ar to tā kā. Jā. Tādā ziņā es teiktu, ka grūtākais ir tikt ārā pa durvīm, bet tik līdz jau tiek, tad pārsvarā ir sāc kustēties un aiziet tā lieta, vai ne? Jā, un arī es pat teiktu, pie tā, ka šobrīd ir kaut kādi tie -5, -8, man gandrīz liekas, ka ir siltāks. Parasti jau tā ir, ka man šeit ap to 0 ir viss riebīgākais. Tāds tad viss tāds drēgnākais, ka valk cauri kaut kā, tas nezinu, vai tas mitrums vai kas, bet... Tagad gan arī ir mitrs, bet tā... Ir citādāk kaut kā. Jā, kaut kā, vai arī tā iepriekšējā ziema bija tā kā ļoti švaka, un tāpēc man liekas, ka kaut kādi -5 vai -8, tas jau ir kaut kāds... Iespaidīgi. Jā, iespaidīgi, un tur būs baigā ciešana, bet patiesībā ļoti, es vēl diezgan plāni ģērbjos uz viņiem, un tāpat man vienmēr ir karsti. Varētu būt tev šobrīd viens no tādiem pa ilgu laiku tās labākais treniņu posms kaut kādā ziņā, tādā ritma ziņā, arī izpildījumu, ka, ja kāds paskatās stravā, tad kur tur visādi intervāli, kodi kalnu treniņi Siguldā, tāds kaut kas šķiet tādu ilgāku laiku nav parādījies tā regulāri. Struktūras ziņā noteikti. Kā? Nē, par apjomu jau kilometriem tas skaidrs, ka tur... Tur nekas interesants vai nekas wow, bet jā, struktūras ziņā, un laikam jau tā ir kaut kāda atslēga, ka šādam ziemas periodam vismaz ir sporta zāle, un ir tas abonements, ko es dabūju uz Black Friday, un es viņu... Jāliek lietā. Lieku lietā, un patiesībā jau es reizi nedēļu tur aizēju. Līdz ar to nav tā, ka es super izmantoju viņu, bet ar to reizi nedēļā tāpat tur ir kvalitatīvi intervāli. Un man vienmēr ir tā sajūta, ka es zinu, ka ir ļoti daudz, kas to skrējceļu ienīst, un tā ir no skriešana un tralala. Bet patiesībā tas ir šādos laikapstākļos. Tā ir viena no labākajām iespējām uz kvalitatīvu treniņu. Jā, vai arī kaut kāda iekštelpu manēža, bet būtībā, es jau man šķiet gadiem. Bieži vien arī vasarā es turpinu to visu arī, teiksim, kādus tempus skriet uz skrējceliņas līpumā. Bet kopš es ziemā sāku tempus skriet iekštelpās, es teiktu, man tā ziema besīja daudz mazāk. Jo kaut kādā ziņā, tā kā visvairāk jau tas segums čakarē ar domu, ka tev pa tādu jāskrien ātri, jo lēni skrienot, kaut kādu, 2 stundas nekad nav forši, teiksim, pat ritīgi sūdīgi sagumu, bet iziet uz stundiņu ārā, pa
būs lēnāks temps, noskries mazāk kilometrus, tur savas, nezinu, stundas vai cik katram tur jāskrien laikā. Jā, besīs, bet tas nebūs tik sāpīgi, ka mēģināt kaut kādus intervālus izdarīt. Jo, būs gana daudzi, kuri saprot, hei, kur, nezinu, pirmkārt ir augsts, otrkārt, kur ir mīksts sniegs. Tā kā man ir jāievērš kaut kādas korekcijas. Jā. Man ir jāskrien lēnāk. Piemēram, ja nezinu, ir kaut kāds tempa mērķis, to tempa mērķi mēs izmetam pa logu un tā kā uz to neskatāmies. Un mēs skatāmies, varbūt, ja kaut kāds puls, tad arī pasakojam tam līdzi augstumā. Arī tas puls var visādi reaģēt. Kādreiz varbūt tā, ka vienkārši nevar to pulsu dabūt augšā, kā parasti. Citreiz varbūt viņš tieši ir augstāks. Tā kā tas arī visādi var būt. Un vienkārši tādas lietas noignorē. Tad tos intervāli var sanākt pat ar kaut kādu negatīvu zīmi. Nē, ļoti bieži jau arī sanāk. Tas jau arī ne tikai par intervāliem. Šobrīd ļoti daudz ir tā, ka kas man ar to pulsu notiek. Tas ir viens. Otrs ir kaut kā ļoti saguris jūtos. Tas ir otrs, vai ne? Un tad skaidra lieta, ka tu jūties saguris. Tu, nezinu, svētdien esi skrējis 2 stundas pa nelīdzenu segumu, kur tev non-stop ir jāstrādā, kur tu atklāji jaunus muskuļus ķermenī pēc visas vasaras sezonas, kur viņi nav izmantoti, bet kur skaidrs, ka stipri mazāk kaut kādas stabilizācijas darbi jādara un tā tālāk, vai ne? Un pēkšņi, tu jūti to nogrumu, loģiski, ka tu jūti. Vai ne? Un loģiski, ka tu būsi lēnāks, skrienot pa sniegu, nevis pa asfaltu. Un ir daži, kuri, droši vien tie, kas ir izteikti taku skrējēji, kuriem salīdzinoši maz var tās kaut kādas, pulsā, teiksim, tempā. Izmaiņas redzēt, tur 10 sekundes varbūt, vai ne? Bet ir, kam būs ļoti lielas, kas nav raduši skriet pa tādu segumu, un skaidra lieta, ka tas būs ķermenim stipri dārgāks spriedz. Jā, noteikti tik tas, ka tie, kur ir pieraduši jāskriet pa takām, kur vienkārši ir randoms segums jau defaultā, tas palīdz. Noteikti arī kaut kāds tehnikas nieks. Es varu iedomāties kāds, kurš ritīgi, viņam tas solis tāds, ka viņš ilgu laiku pavada saskarē ar zemi. Tur arī šādā laikā ir grūti ar tādu soli. Jā. Vai kas nevar kājas pacelt, arī taisniegā. Skaidra lieta, ka neies viegli. Jā. Tāpēc kaut kādā mērā tā ziema patiesībā ir labs tāds brīdis, kad daudziem pat dabīgā veidā tā kadence sāk kādā veidā trenēties, jo... Ja slīd kājas, tad tu kustini tās kājas. Jā, tā slidenā sāk vienkārši dabīgi kustināt nedaudz ātrāk, lai noturētos kājās, vai ne? Un par tiem intervāliem tur viss trakāk. Jo tur jau ir jārēķina, ka tas ir daudziem grūti pārlaužams, ka hei, es tagad neesmu tikpat ātrs, kā es biju. Jā. Tu nebūsi tikpat ātrs uz tāda seguma, un tas tāpat aiziet uz, par pusmaratonu uz Stirnabuku. Neskries tur tikpat ātri, vai ne? Jo tur būs kaut kādi vieni vai citi šķēršļi, vai ne? Jā. Līdz ar to tāds īsais ieteikums meklējiet iespējas, kā tos treniņus padarīt sev, varētu teikt, kaut kādā ziņā vieglākus. Vai nepadarīt grūtākus, kā nepieciešams. Jā, meklēt labu segumu, vai labas telpas iekšā, kur to visu darīt. Es laikam vienmēr esmu tāds drīzāk. Ir cilvēki, kuri tā kā, man liekas, apmēram domā, ja būs grūtāk, tad būs labāk. Tad es vairāk iegūšu. Es šajā ziņā, vismaz attiecībā uz kaut kādiem grūtākiem intervālu treniņiem, es reāli otrādāk. Ja man ir iespēja skriet pavējā, vai vismaz ne brutālā pretvējā, es to darīšu. Es neko neiegūšu, ja es skriešu, neko ekstra neiegūšu, skrienot kaut kādā pretvējā. Vienīgais, ko es iegūšu, ka es redzēšu, es esmu 10 sekundes lēnāks nekā es kādreiz biju, un jutīšos par to slikti. Mental training. jā, kamēr es noskrienu kaut kādā pavējā, man ir super laiks. Es jau, protams, saprotu, ka tas ir droši vien dēļ vēja, bet liela daļa tāpat no manis nodomā, reāli labs es esmu. Vai ne? Jā. Labs progresiņš. Un es no tā treniņa aizeju ar pozitīvu, vai ne? Un tu jau pēc tam nezini, būs teis sacensībās pretvējuši, vai tas, ka tu esi pirms tam cietis, vai tev tas palīdzēs. Iespējams tādā 1-pret-1 rekursettingā, jā, bet kopumā tāds, tas, ka tu tur esi pa pļuru skrējis, tas nenozīmēs, ka tu tagad vasarā būsi tur mentāli kaut kāds izturīgāks, vai ne, jo tu tur mocījies intervālos pa kaut kādu briesmīgu segumu, vai ne. Cits būs tikmēr ātrāks, jo viņš skrēja pa kvalitatīvu. Jā, tīpaši daudziem tagad, teiksim, tāds fokus ir tiešām uz tādu ātrumu. Nevis vienkārši, sezonā, piemēram, kad ja mēs
tieši skatāmies tādu taku skriešanu, nu, teiksim, sezonā, kad tuvojās sacensības, tad parasti ir kaut kādi, nu, garāki tempi skrējieni, nu, tādi tuvāk tam, kas varētu būt gaidāms sacensībās. Nu, ņemot vērā, ka, nu, lielākā daļa tomēr gatavojās kaut kam garam. Jā. Nu, vismaz mūsu kontekstā. Nu, tas būtu tas vairums. Protams, ne visi, bet ir arī tādi, kas skrien piecīšus, bet nu, lielais vairums tomēr ir tur, nezinu, Gauja 85 kilometri. Jā, nu līdz ar to, teiksim, ļoti daudziem no tiem šobrīd es lieku fokusu to, tā kā pastrādāt tieši uz to ātrumu. Jā. Nu, to ātrumu komponentu, lai, nu, ir kur pacelt to bāzes ātrumu vispār, jo, nu, teiksim, ja tas maksimālais ātrums ir nekāds, tad, nu, tur jau nav vieta, kur vispār tam kaut kam pārējām pacelties uz augšu. Līdz ar to tiem, kuriem šobrīd ir reāls uzsvers uz ātrumu, nu, viņiem ir īpaši jāmeklē, kur tiešām var skriet ātri, jo, nu, nebūs jēga nomuļļāt. Nu, tad tikpat labi vienkārši, nezinu, pulsiņus skriet. Nē, un dažreiz tā arī ir atbilde patiesībā. Jā. Ja ir absolūti sūdīgi laikapstākļi, un, nezinu, tu iznāc uz puteni, un tev ir jāskrien kaut kāda intervāla, nu, iespējams, ka viņus nevajag skriet. Nu, tam nebūs baigās pievienotās vērtības. Jo vēl tas beigsies ar kaut kādu savainojumu. Nu jā, nu parasti tas beidzās ar vienkārši muļļāšanos riktīgi, un neatstāja ne labu pēcgaršu, ne tas treniņš arī tur. Bieži vien pat pulsu tādā nevar dabūt augšā, jo tu vienkārši tur kārpies kaut ko un ne to ātrumu var attīstīt nekā. Nu, tur apmēram izvelk tie, kuriem ir spēcīgi muskuļi. Nu, jā, es patiesībā mēdzu šajā periodā rakstīt, ka ja ir tā kā, ja tu redzi, ka, piemēram, šodien tev ir intervāli un sūdīga laikapstākļi, nu, piemēram, tikko sasniedzis, piemēram, pēc 2 dienām varētu būt, ka tagad nesnieg, nu, vismaz būs tas, kas tagad ir sasniedzis notīrīts. Nu, samaini vietā. Samaini vai uzraksti un samainīsi. Nu, tas, nu, tā kā meklē tās tiešām labākās iespējas, kad ko darīt. Un tas pats arī ar kaut kādu augstumu. Nu, ja tu redzi, ka būs -20, kas nākamnedēļ, laikam arī tā būs. Tajā prognozē, kur es skatos, vēl tas nav atnācis. Tā kā... Jā, nu, iespējams, ka tas nav labākais brīdis, kad tur kaut kādus 3 minūšu anaerobā tur skriet vai ne. Nu, tā kā, nu, vai vispār, teiksim, -20, un kaut vai pulsiņš ar pātrinājumiem, nu, visticamāk, tie pātrinājumi arī tādi. Jā. Nu, labi, tur var arī nepaspēt sālpoties, bet var arī paspēt ļoti sālpoties. Ne, sālpoties ir viens tāds, bet, nu, piemēram, ja tev vispār ķermenis nav uzsils skrienot, un tad tu mēģini pēkšņi dabūt no viņiem ārā kaut kādu ātrumu, tas jau arī, nu, vēsi muskuļi diezgan draudzējās ar savainojumiem. Nē, tā kā kaut kādā mērā droši vien, nu, jādomā vienkārši, jādomā līdzi, un, nu, tas ziema mums ir tāds sarežģīts vienmēr periods, sevišķi kamēr pierod. Tad jau, ka viņa kaut kāda tāda nostabilizējusies, tad jau visi atrod iespējas un veidus, kā darīt. Jā. Tādā ziņā arī, nu, tā pati Sigulda ir ar kalnu atkārtojumiem, kaut kādā mērā pat bieži vien kvalitatīvāks treniņš. Pat, ja segums nav izcilākais. Nu jā, tāpēc, ka tur tas ātrums nav tik svarīgs. Jā. Bet, nu, arī, protams, ja tas arī ir pa kaut kādu pļuru tur augšā, mīcīšanās, nu arī droši vien baigā diskusija, vai tas vispār ir. Nu, tā kā visam ir savas robežas. Vai tam liela jēga. Nu, katrā ziņā šis man tādu, es klausījos nesen vienu podkāstu, arī, nu, tāds atskats uz iepriekšējo gadu un kaut kādas tā kā prognozes uz šo gadu, un tur arī, nu, daudzi tā kā pāriet vairāk uz tādu iekštelpu treniņiem. Nu, arī, nu, kaut kādā ziņā tādā, nu, ultra taku skriešanas pasaulē cilvēki vairs nebaidās tik ļoti no kaut kādiem, mītriču, kur iekštelpās uz statīvu vai skriet uz tredmila. Nu, tā kā tas nav tāds... Nu, kāds ir mērķis beigās, vai ne? Un bieži vien, nu, tā kā, skaidrs, ka ja tu visu, piemēram, skriesi uz skrējceļa vai visu nomīsi tur uz tā iekšas velo vai uz, nezinu, ko to uz āra velo, skaidrs, ka tas nebūs kaut kāds ideāls scenārijs, vai ne? Bet ļoti lielu daļu no tā patiesībā mierīgi var darīt šādā veidā. Un tas, jā, nu, tāds ir, kas saka, kas to visu tur, nezinu, ienīst, vai viņam nepatīk. Nē, jautājums, ko cilvēks vēlas pierādīt. jā, un patiesībā kaut kāds, nu nezinu, es arī kaut kad decembrā, man liekas, pēc Valencijas, laikam, pēc Valencijas tai nākamajā nedēļā, nu, man vajadzēja svētdien tur kaut ko tur izskrēt, kaut pusotru stundu, un es viņu arī skrēju uz skrējceļa pēc, nezinu, kaut kāda gada droši vien pārtraukuma, tāds, nu, vismaz treniņu formātā, vai pat 2 gadu. Un skaidra lieta, nu, tāds, tu tagad uzkāp un saproti, pusotra stunda. Un tas ir tāds, nē, tikai ne to. Ne, tur sāku vienkārši kaut kādus tempus miksēt, tikai... Nu, lai tikai kaut kāda dažādība. Jā. Bet, nu, patiesībā, nu, tāpēc uz kaut kādu skrējceļu es arī neeju gandrīz nekad vienkārši tā kā, nu, tupa paskriet. Nu, vai nu tie ir intervāli, nu, vai arī tad visticamāk es pielikšu kaut kādu slīpumu klāt vai ne, un tas vienalga var būt
bāzes treniņš, tikai jau patrenējot arī nedaudz kaut kādu slīpumā skriešanu, lai tas, kaut kāda dinamika tajā veidojās, jo man arī, tā kā nav viegli nosēdēt, vai ne, bet, visu jau var darīt, nezinu, salīdzinājumā ar kaut kādu eliptisko trenažieri, vai ne, tas tāpat ir aizraujoši. Jā. Bet arī tas ir darīts, un arī tas, stundām ir uz viņa pavadīts. Vai ne? Un visu jau var darīt, uzliet seriālu. Jā, kā es vēlā tur kaut kādu uzlieku, tur Walking Dead un aiziet. Maucu. Vai ne? Uz visās sacensības jāatrod. Jā. Tā kā izmantojiet noteiktos rīkus, viņi nav slikti, viņi ir. Nevelti viņi ir. Ļoti salīdzināmi bieži vien labu kvalitāti var no tā visa dabūt. Sevišķi uz kādām traumām vēl bieži vien tas ir kontrolēta vide tomēr. Tur jebkurā mirklī pārtraukt, tev nav tur 5 kilometri pa sniegu jākuļās atpakaļ pēc tam, vai ne? Tas viss ērti un viegli. Jā, un mēs te varbūt, vairāk tā fanojam par skrecliņiem, bet tikpat labi, ejiet uz manēžu. Jā, arī, jā. Tā īstenībā arī ir, manuprāt, super vide. Es nezinu, vismaz man vienmēr ir, ieiet kārtīgā stadionā, es neskaitīšu skolas tos stadioniņus, bet ieiet. Tā kā stadionā. Stadionā kārtīgā, nezinu, piemēram, Cēsīs aiziet uz 400 metrīgo stadionu, man uzreiz ir pilnīgi cita tāda aura tam visam. Bet tu aiziet tā kā tiešām uz... Tas viss ķermenis pārslēdzās, es esmu treniņa. Jā. Nevis tur kaut kādu... Paskriešu. Jā. Un manēžā ļoti līdzīgi. Kaut kad ļoti pirmsākumos es diezgan manēžā trenējos, vecajā vēl. Tu aizēji un tu zini, kāpēc tu tur nāc. Tur būs kaut kādi darbiņi jādara un tas ķermenis arī līdz ar to ieslēdzās tādā darba režīmā nedaudz vairāk. Droši vien arī pavalk tas, ka tie citi, kas arī tur ir atnākuši, viņi visi dara tur ir ar tieši to vienu pašu, mērķi, jā. Nevis kā skolas stadionā ar mērķi tev ar iesperta bumbu. Vai fitness skriceliņa. Jā, tur arī mērķi nevienmēr skaidri. Bet arī ļoti labi, ka nāk un dara, vai ne? Bet, un tas jau arī tāds. Es 2. janvārī, laikam, uz skrēceliņa, kas skrēju, tu redzi, kā tā tauta plūst, un tu sāc bažīties, hei, vai man vispār būs tur spēka treniņam vieta, kur darīt, bet skaidrs, ka ir un var atrast, un ja nav īstais trenažieris brīvs paņem citu, vai ne? Tā kā tās opcijas jau ir ļoti plašas un, principā, jādara, un arī tiem, kas nāk 1. reizi, 2. reizi. Var gadīties, ka neaizies tur šogad, vai ne tā lieta. Mēģinās nākamgad atkal, varbūt tad aizies, neaizies. Vai tad nākam mēnesi. Jā, tā kā man kaut kādā mērā ir ļoti daudz tā lietas pamazām atnākušas, kuras man sanāk reāli, nezinu, 10. reizi. Bet beigās sanāk un, tā kā paliek. Jā. Un ar pirmo, nesanāca. Jo, piemēram, es savu pirmo skriešanas ziemu nenoskrēju. Es sāku pavasarī, notipināju vasaru, pienāca rudens, un tad es šeit tā agrā pavasarī atkal atsāku. Man bija līdzīgi, bet man liekas, ka tas bija drīzāk dēļ tā, ka es nezināju, ka drīkst turpināt. Man likās, ka tā kā... skrien siltajā laikā. Normāls cilvēks vairāk neturpina. Jā. Tā kā viss... Tiekamies pavasarī. Un es savā pirmajā ziemā, ko tas 2-3 reizes izgāju paskriet, tādā ārā saule, smuks sniedziņš, un tad jau šodien droši vien, ka var. Man reāli patika, bet man neaizķēra tā doma, ka to varētu darīt katru dienu. Labi. Šodienas temats varētu teikt tāds skats uz nākotni, ja mēs iepriekšējā epizodē runājām par to, kāds ir bijis 2025. gads. Tad šodien būs vairāk skats par to, kādu mēs gribētu redzēt 2028. gadu. Varbūt kādas tev ir tās lietas, kas sanāca 2025. gadā, kuras tu ņemsi līdzi arī uz 2026. Ko es ņemšu līdzi? Tas gan neizdevās visa gada garumā, bet tas arī viss ok. Un katrā ziņā man ļoti patīk tā sajūta gada kaut kādos pirmajos mēnešos ar to saskrieto apjomu. Tās, uz asfalta skrienot jau tie kilometri nāk, bet būtībā tādas regulāras, stabilas 100+ kilometru nedēļas, to varēja just to jēgu no tādu efektu, un tas ir kaut kas, ko man gribētos paņemt līdz uz 28. gadu, ka tomēr tam apjomam ir jābūt. Te gan man nav tā, ka es gribu ieciklēt uz to, ka tagad jābūt ir obligāti, 100+ kilometru nedēļām, vai tur obligāti jāsaskrien šogad tie 5000 kilometri gadā, vai kaut kāds, tā kā negribās uzlikt tādu konkrētu kaut kādu cipara mērķi, bet vienkārši tā kā galvā, ka tas, tam apjomam ir jābūt, jo pie tā apjoma es jūtos labi. Okay. Tā ir kaut kāda lieta, un otrs, ko es sāku tagad vairāk tā kā gada beigās, tā fokusētāk tie visi, spēka treniņi.
ka tas tomēr ir nepieciešams. Jā, nu labi, tev tas nav tā, ka Ne, tas nav tu tā, to nebūtu darījusi pirms, tu reāli visas ziemas to esi darījusi. Jā, bet, teiksim, kaut kādā ziņā pagājušā ziemā tas varbūt bišķītiņu mazāk, kaut kādu laiku ierobežojumu dēļ, un pavasar, teiksim, kaut kāda vingrošana vispār tā kā palika kaut kādā novārtā. Līdz ar to tas tāds vienkārši tā kā paturēt kā atgādinājumu, ka tam ir jābūt regulāri. Tam nav jābūt nekam wow, tam nav jābūt nekam mega garam, piemēram, ja es eju uz zāli, man parasti normāla, tā kā svaru zāles, tā kā treniņš 30-40 minūtes. Tas nav tā, ka es tur, stundu, pusotru cilēju dzelžus, un tas ir tāds paceļams apjoms. Jā. Tāds, ko var iekļaut nedēļu no nedēļas, un būtībā tas ir kaut kas, ko gribētos noturēt šajā gadā, ka ir pēc iespējas gan tas darbs ar svariem, gan, nav svari, vingrojam mājās kaut kādā veidā. Tiksim, tas ir kaut kas, ko es ļoti gribētu šajā gadā noturēt. Un kaut kādā ziņā ātrums. Šeit uz pagājušā gada sākuma es biju ātra. Tad vai jānotur vai jāpieliek klāt. 2 varianti. Jā. Man droši vien tā kā, laikam jā, tā kā apjoma ziņā es piekrītu, ko tu saki, bet laikam tā kā tas, ko es šogad gribētu atkal mēģināt tā kā savu smadzenēs pārlaust nedaudz, ka tas apjoms nav tikai kilometri. Tā kā mēģināt tā pierunāt sevi, jo tas, es domāju, daudziem skrējējiem tā ir tāda problēma nedaudz, ir tā sajūta, piemēram, ja tu aizstāsi stundu skriešanas ar pusotru stundu velo, tad nedēļas beigās apskatoties, ko tu dari, ko tu esi izdarījis, tev liekas, ka tu esi izdarījis par stundu mazāk. Tā kā par 13, manā gadījumā tur, piemēram, par 13 kilometriem mazāk tev ir. Jā. Un tas ir tāds, kas man viss cauri traucējas, un tāpēc es tādu cross-trainingu, jeb citu, teiksim, alternatīvo. Ka viņš neiet tajā plānā iekšā. Tā kā. Viņš neiet tajā plānā iekšā, jo tie nav kilometri. Un tas, patiesībā, tas būtu veids, kā izdarīt vairāk patiesībā. Saudzīgākā veidā ķermenim, vai ne? Jā, saudzīgāk, arī kvalitatīvāk iespējams, bet te ir tā kaut kāda nianse, ka tas ir nedaudz jāpārlauž. Jo šogad arī, teiksim, 2025. Es ļoti labi sāku ar apjomu, un tad man ir tā kā vīzija, es varētu savākt 6000 kilometru, un tad tādā brīdī uzkāpt uz velo kaut kādā, teiksim... Jā, tu saproti, ka tas laiks treniņam tev ir limitēts. Jā, un ļoti limitēts. Un tajā brīdī, kad tu varētu uzkāpt stundu uz velo, tad, es labāk iešu, kur 10 kilometrus pielasīšu. Un tas nevienmēr ir tā kā ar labu pievienoto vērtību, un potenciāli ar traumu kaut kādu. Tā kā, droši vien tā kā apjoma ziņā, jā, bet drīzāk apjoma ziņā es uz to skatītos. Pagājušajā gadā man bija mērķis noskriet vismaz 26, katru otro nedēļu, vismaz, lai vidēji ir viens skrējiens, kas ir garāks par 3 stundām. Un knapi, bet es to izpildīju. Nebija tā kā citās apņemšanās. Man dažreiz, ka decembrī ir... Nebija 31. janvārī 3 stundnieks jāskan. Decembrī, jā, bet nē. Tā kā nebija man decembrī jāsaskrien tur. Es jau biju savācis kaut kādā, man liekas, decembra sākumā vai vidu, un klāt man vairs nebija jāliek. Bet, drīzāk tādi, kvalitatīvi tie garie skrējieni, kas laikam arī, es atskatos uz tādu 2025. gadu, bija kaut kas man ekstra, ko es iepriekš neesmu daudz darījis, un man ļoti patika. Un, tā kā es ceru, ka to es varētu arī paņemt līdzi uz 2026. gadu. Jā, jo man šeit tiem garajiem treniņiem tādu, vismaz man kaut kādā ziņā tādu labu sākumu gadam iedot tie, tās svētdienas kopīgās. Jā. Jo tas tā, tu ieej tajā ritmā, ka svētdienās ir tas garais treniņš, ka pat kaut kādā ziņā tajā brīdī, kad mēs viņus finišējam maijā vai martā? Maijā droši vien. Kaut kad sacensības sezona tagad sāk ieskrieties. Ir pat tas tā kā tas tagad, kad nav. Jā, tajos gan man savāk 3 stundas patiesībā nedomāju, ka es kaut vienu reizi esmu savācis. Jo, tā kā, aizskriešana uz, varbūt būt kaut kādas 15-20 minūtes. Tad tu 2 stundas skrien grupas skrējienu, un tad atskriešana mājās. Bet kaut kādā mērā man tas temps, ko mēs skrienam tās 2 stundas, nav superērts. Viņš ir lēnāks, tā kā es parasti skrietu. Un citreiz pat ir tā sajūta, ka es esmu vairāk noguris no tām. Man ļoti reti, kad ir pēc tā. Un tāpēc arī man, piemēram, es esmu plānojis, bet man nekad nav arī izdevies pēc tāda uzskriet kaut kādu tempa intervālu. To var arī neplānot. Jo tā kā es nespēju pārslēgties no tā, tā kā... Jā.
Un bieži vien ir tā, ka, piemēram, es pabeidzu to koptreniņu, un es turpinu skriet tajā tempā, kāds bija koptreniņā. Tu nevari pārslēgties. Es nevaru pārslēgties atpakaļ uz savu tā kā ierasto tempu. Jā. Un nemaz nerunājot par kaut kādiem ātrākiem tempiem. Un līdz ar to arī tā kā tajā brīdī pielasīt līdz kaut kādām 3 stundām, man arī ir tāds, nē, tā kā man nav tam, tas tik lēni notiek. Un, nosacīt lēni. Tā kā, tas man tāds liek, vienkārši kaut kāds slēdzis galvā, vai ne? Jā. Tai pašā laikā, tur, piemēram, nezinu, aizbraukt uz Cēsīm un noskriet 3-4 stundas, nedaudz ātrākā un sarežģītākos apstākļos, bieži vien ir stipri vieglāk. Jā, varētu būt. Bet es ļoti labi saprotu, ko domāju, jo Vāver rītos saskaros ar ļoti līdzīgu to sajūtu, ka es principā varu uz tādām 6 minūtēm skriet easy, man tas neliekas grūti. Varbūt vienīgi tā, kad ir ritīgs sniegs, tad liekas tā kā, tas tāds ir bišķīt pa lēnu, lai pa tādu sagumu skrietu. Kaut kā nav tikai, bet tās ir detaļas. Bet katrā ziņā pēc tāda Vāver rīti vai kaut kādus, nezinu, pielikt soli vai pātrinājumus. Nereāli. Un man pat ļoti bieži ir tāds fenomens, ka, teiksim, Vāver rītos es bieži vien, es esmu salikusi maršrutu, es tā kā vadu to grupu, tā kā skrienu pa priekšu, un bieži vien es tā kā treniņa gaitā nokļūstu aizvien tālāk tajā grupā. Man liekas, kāpēc jūs visi tik ātri skrienat, un es jums netieku līdzi uz 6 minūtēm kilometrā. Jā, nav tā vērts tas temps. Un, tā kā es saprotu, ko domā. Jā, labi, un attiecīgi varbūt kaut kas jauns prieš 2026. gada, varbūt pat ne tā kā gluži jauns, bet kaut kas, kas ir salīdzinoši nesen iesākts. Tad tas ir jāpārnes. Bet varbūt arī kaut kas pilnīgi jauns. Vai kaut kāds cits fokus. Pievilkties. Okay. Tā tava apsēstība. Apsēstība jaunākā. Bet tas arī kaut kādā ziņā nāk kopā ar tiem spēka treniņiem, un te droši vien varētu, tad tas, kā es vispār līdz šai domai nonācu, jo, pievilkties jau tā kā vairākus gadus, jau tā kā gribu satrenēties, lai to izdarītu, bet galu galā man tas doma gājiens bija tāds, ka es kaut kādu jau ilgāku laiku, ik pa laikam cieši no tā, ka man sāp, tā kā aklam, tā, sprandas daļa, plecu, jo, tā kā visu, kas normāliem ofisniekiem, kas strādā pie datora, tā kā traucē, un skaidrs, ka tas vienkāršākais būtu domāt, tā kā tur vajadzētu pastiet, vajadzētu pamasēt, vajadzētu atbrīvot, tā kā, lai tā kā ir, vai ne? Jā, tieši tā. Ka vajadzētu to visu, tā kā, lai tur viss ir tā kā atslābis un forši. Bet tad sāku domāt, gan jau, ka tā problēma īstenībā ir tāda, ka tur vienkārši tā kā nav spēka tajos muskuļos, kas tur ir, lai noturētu to ķermeni tā kā viņu vajadzētu. Un tad es tā kā ik pa laikam sāku arī iekļaut, tajos savos vingrošanās kaut ko ķermeņa augšdaļu. Un tā kaut kā laika gaitā es tā vienkārši vienā brīdī es taču gribēju iemācīties pievilkties, un tas tā kā ietu tik labi ar to visu kopā. Līdz ar to tad, tas ir tāds, lai sevi labi motivētu tiem ķermeņa augšdaļas treniņiem, tad rekur tā kā tas, ko gribas izdarīt, ir pievilkties. Bet, tā kā vēl no tāda, tas, kas varētu izrietēt, ka, man gribētos, lai tās rokas ir gan spēcīgas, lai tā, kad es izmantoju nūjas, es viņus tiešām varu, tā kā labi izmantot. Jo tas ir arī kaut kas, ko, piemēram, pēc UTMB, par ko daudz runāja, ka abi 2 UTMB uzvarētāji, gan Toms Evans, gan Ruta Krofta, viņiem, tā kā vajadzēja trenēt rokas, lai tā kā viņi tiešām tās nūjas varētu izmantot, jo tā problēma, ka daudz taku skrēju, kur skrien ar nūjām, viņiem nav spēka rokās, lai viņas tiešām pat augsta līmeņa, tā kā. Jā. Tā kā. Tas ir iemesls, kāpēc es to esmu sapratis, tāpēc es nūjas ļoti reti izmantoju. Es vienkārši zinu, ka vienā brīdī man viņas sāk, tā kā nest mīnusu. Ka es reāli, es tur varu stundu tām nūjām nopakāt un beigais malacis, un pēc tam es viņas vienkārši nevaru vairs pacilāt, un tad man viņas jānes atlikušās 10 stundas, vai ne? Jā. Līdz ar to, tā kā es gribu spēt, lai viņas visas manas tās 10, cik tur tās stundas man viņas vajag, es viņas varu izmantot, tad jāizdara darbiņš. Un tas būtu kaut kas tāds. Un droši vien kaut kas, tāds jaunāks, kas, ko es redzēju, kā tas sanāks, bet tagad jau kaut kādas pāris reizes ir izdevies, bet tādus to pašu to pasīvo karstumu. Meklēt kaut kādas iespējas, kuras viņu varu ielikt. Ideālā variantā 2 reizes nedēļā, bet tā kā, kad jā, tas ir kaut kas, ko tu neesi darījusi. Jā. Tas ir tas, ko es esmu savukārt diezgan, es teiktu, regulāri. Man gan tā vanna ir tāda, kur čut nolažo, un tev ir tā kā, jo tā kā tam pasīvajam tam karstumam, tur ir svarīgi. Tas 1-2 grādi tur maina principā visu to pasākumu. Un
Nu, tie protokoli parasti tur 39,5 runā un 40. Tā mana pīlīte, kas tomēr divas man ir. Bet tā viena, kas, ķipa pareizi, otra taču nav pareiza. Nav teikts arī, ka tā pirmā ir pareiza, bet tā kā ticamāk. Teiksim, ja man ir 40, principā pulss man nekāp vispār. Ja man ir 41, tā kā liekas ok-ish, 42, tā kā tas jau ir tāds ok, es ciešu. Un tad vienmēr atrast to, un tur nezinu, tai vannai nedaudz. Tur jau tā, lai notrāpītu, tur tāda... Viņa esi labi atstrādājis, vai ne? Es neesmu atstrādājis. Tu kāpsi tagad iekšā, es kaut ko tur nedaudz ielieku. Kāpsi iekšā, saprotu, vienkārši nevar ielikt kāju, jo viņa deg. Ok, tad pa karstu. Pagriez vēsāku, 2 minūtes vēlāk. Ok, tas būs bezjēdzīgs vakars, jo jau ir pa augstu. Man jau ir pilna tajā brīdī. Tā kā skaidrs, ka varētu tur liet kaut ko ārā un atkal ķīmiķot, bet... laiks ir tik, cik ir. Jā, un tad... Bet jā, tas ir kaut kas, ko es īstenībā... tās 2 reizes vismaz nedēļā daru, vismaz jau gadu. Man arī patīk tas process. Nē, tas palīdz, ka patīk. Un, man, teiksim, labāk patīk pirces, tā kā vānas nesaprotu, bet ar tām pirtīm jau arī ir, interesanti, jo, piemēram, es aizbraucu, tā viena reize, kad man sanāca, piemēram, viss laiks un apstākļi ļauj iešu MyFitnessā, tur ir 70 grādi un vēl ventilators, kurš pūš vēsu gaisu. Es tur noguļu pusstundu, pēc tam, kad es esmu 2 stundas jau notrenējusies. Jā. Es tur noguļu pusstundu un, tā kā nevienā acī. Tas tā kā ir skaidrs, ka, principā varēja to pusstundu arī veltīt kaut kam citam. Jā. Tāpat laikā, piemēram, mans labākais domu lidojums pēdējā laikā, par ko es ļoti lepojos, kā es biju izdomājis, ka mums bija pirmais šī gada kopskrējiens svētdienā bija no Rīga Plaza. Rīga Plazā ir MyFitness. Es aizbraucu ar mašīnu uz Rīga Plazu, noskrēju koptrendiņu, eju uz MyFitnessu, pakačāju rokas un pēc tam eju pusstundu pirtī. Un tur, teiksim, pirts 100 grādi. Ķipa. Nē, tur... Labi, tie rādītāji. Es biju pēdējā reiz MyFitnessā, bija 120 grādi. Un šis tā? Jā, ok. Labi. Tas tā kā manu pīlīti tur ienest. Nē, es teiktu, ka tur tiešām es piekristu, ka tie, kā 100 arī bija, jo, es kaut kādas tur 15 minūtes tā kā izdzīvoju, tad tā kā vēl pāris un bija tā, būs gana. Jā, ok, tie labi tādi... tā kā, jāmeklē tās, bet tas kaut kas tāds, ko es varētu mēģināt, tā kā. Tas man ir labi iegājies. Tagad arī, teiksim, ir ļoti liela atšķirība, vai tu to dari uzreiz pēc treniņa, un tur tas efekts ir, pilnīgi cits jūtams. Pie vienas temperatūras tur, pilnīgi cits tas efekts ķermenim. Vai tu to dari, kā es bieži vien, kad kodā vēlā vakarā jau, kad tas ķermenis... nepaspēja droši vien pat tām minūtēm sasniegt vēl to līmeni. Tad atkal laiks neļauj to darīt, piemēram, ilgāk. Tā vanna arī atdziest reāli. Būsim reāli. Tā kā jā, man droši vien, es nezinu, es esmu stāstījis, bet es kaut kad 2025. gadā beigu daļā ar ChatGPT veicu lielu projektu, proti SWOT analīzi. Kas ir SWOT analīze, ir stiprās, vājās puses, iespējas un draudi. Šeit angliski viņu plašāk pazīstam kā SWOT. Tas varētu būt varbūt zināmāks. Jā, bet latviski ir SWOT. Parasti ekonomikā izmanto diezgan daudz. Tur es viņu arī iemācījos skolas laikos kaut kad. Bet mēs izgājām, es domāju, kādiem 50, 60 atribūtiem cauri, ja ne pat vairāk. Tā kā, kas man sanāk, kas man nesanāk, ko varētu uzlabot. Un tad tur jau arī tā izkristalizējās. Teiksim, tāds pirmais, kas ļoti izkristalizējās, ir spēka trūkums. Un kas kādreiz man patiesībā, es nekad neesmu to spēku tā super mērtiecīgi. Man liekas, īsti nekad nē. Ir bijušas ziemas, kur ir katru nedēļu bijuši spēka treniņi un tā tālāk, bet tāds, ka teikt, es tur baigos spēka rezultātus tagad uzrādu īsti, man nekad nav bijis. Bet kas bija krietni savādāk kādreiz, man bija regulāras siguldas, kas tagad līdz ar bērniem reāli nav. Jā, tādas, kur tu tiešām, nezinu, 10 ziediņus uzkāpi vienu svētdienu, pēc nedēļas atkal nākamo svētdienu. Kaut kad vēl pat bija bieži vien, bija laiks, kad mēs braucām kādās, trešdienās, ceturtdienās uz Siguldu vai ne, un tieši to pašu darījām. Un tad tur tas spēks radās. Turklāt viņš radās ļoti specifiski tam, ko tu dari. Jā, tieši tā. Viņš ļoti viegli līdz ar to pārnesās arī pēc tam uz sacensībām, kur es daru tieši to pašu. Jā. Bet tagad tas kaut kādus gadus ir ļoti maz darīts, un to var just.
Un tā kā, ja kādreiz es varēju kāpt, principā bez pārtraukuma, un tad tagad ir tāds, ja es varu kāpt, man tas kaut kā vairs tik labi nesanāk. Un drīzāk es varu tagad uzskriet to kalnu, bet es nevaru visu laiku uzskriet, vai ne? Jā. Un tieši tas pats par noskrējieniem. Lejā jau es tieku, bet skaidrs, ka tā ir manā, teiksim, ja es atskatos pagājušo gadu, visvājākā pozīcija. Un tur jau arī ir, beigās tas ir spēks. Protams, arī tur kaut kāds slēdzis galvā, ka ir bail, vai ne? Bet, jā, bet droši vien, ka tas kaut kādā ziņā, jā, abi divi tā kā ir saistīti, ka, ja būtu vairāk spēku un varētu, tā kā, nezinu, tā kā ar lielāku kontroli noskriet, tad arī tas slēdzis netik stipri ieslēgtos varbūt. Tieši tā. Tas ir tas iemesls, kāpēc spēka treniņi noteikti šoziem jau ir lielāka daļa no tā, ko es daru, būs vēl lielāka, bet kas otra lieta nāk no šī, es katru nedēļu mēģinu, un ceru, ka turpināšu to darīt, kaut nedaudz noskrējienus paņemt tādus agresīvākus, lai to slēdža daļu slēgtu nedaudz uz priekšu, okay? Bail man būs vienmēr, par to es tā kā nešaubos nemirkli, bet, lai tās bailes nedaudz mazinātu un tiktu atpakaļ kaut kādā līmenī, kā es vismaz kādreiz, kad ar visām tām bailēm, jā, lēnāk nekā citi, bet es tieku lejā, un tas mani pilnībā neizslēdz no spēles. Jo šobrīd tas mani pilnībā izslēdz no spēles. Es varu, cik tu gribi, labi uzkāpt kāpumu, bet ja tu pēc tam noskrējienā esi sastindzis, tev nav nekādu cerību. Jā. Tas tāds noteikti, un droši vien, kas otra lieta, ko es vēl neesmu izdomājis, kā varētu to visu menedžēt, bet tas, kas vēl viena lieta, kas nāca no tā visā ārā, bija tāds spēja pieņemt lēmumus, tad, kad tu esi noguris. Kas ir būtībā ultra. Tā kā. Jā. Teiksim, un es domāju, daudziem šis ir. Apēst želeju. Pirmā stunda, easy game. Trešā stunda, easy game. Pienāk 5., 6. stunda, vai ne? Jā, daudzi teiks, man vairs negribās, vai ne? Un skaidra lieta droši vien, man arī vairs īsti negribās. Un tā ir daļa no tā lēmuma nepieņemšanas tajā brīdī, vai ne? Bet ļoti liela daļa tajā brīdī ir vienkārši tu esi pārāk noguris un nespēji vairs pieņemt pareizus kaut kādus lēmumus. Un tā vietā tu kaut ko atliec, vai ne? Un tā vietā tu, vairs nedari tā, kā tu gribēji darīt. Un tā ir kaut kāda lieta, kas man, droši vien viscauri ir gājusi. Tā nav nekas jauns, kas man tā kā gadiem ir bijusi, ka nogurstu un es sāku pieņemt dumus lēmumus. Tā kā padomāt, kā to attīstīt. Tā kā ir jau skaidrs kaut kādi virzieni. Bet, virziens, jā. Droši vien, man tās domas uzreiz lido tādā virzienā, ka jāpadara tas par kaut kādu tādu automātisko ieradumu. Un droši vien jau, ka jāpaskatās arī, kur ikdienā to kaut kādā ziņā var ieviest. Teiksim, kā tu esi minējis, ka, piemēram, ja nav kaut kāds, nezinu, režīms, piemēram, aizbrauc kaut kur. Teiksim, kaut kāds tur, kā pirms Valencijas, ka tu rakstīji tajā aprakstā, ka, ja būtu ilgākas dienas, teiksim, pirms tam kaut kur projām, tad varētu jau būt bijis Spānijā pāris dienas jau pirms tā maratona. Tad, iespējams, varētu nojukt kaut kas ar šķidrumu uzņemšanu vai kaut ko tādu, ja esot prom, tā kā tas palaižās. Kaut kādās tādās lietās to automātiskumu iebūvēt, ka par to, tā kā tas vairs nav tāds apzināts lēmums. Jā, bet tas jau viss nāk tā, piemēram, šādā kontekstā. Es uz jebkuru braucienu sagatavoju, piemēram, vitamīnu kaudzi līdzi, sagatavoju elektrolītu dzērienus, ko es tur katru rītu dzeršu. Es nekad to nedaru. Tā kā viņš reāli tas viss paliek somā. Bet tas ir kaut kas man vienmēr tā ir bijis. Tieši tas pats notiek sacensībās. Tu tā kā skrien, un te nevar teikt, ka, teiksim, treniņos to trenē. Treniņos to daru. Man nav problēmas, cik cēsīs, noskriet 4 stundas un nees pēc pulksteņa. Jā. Tas ir easy. Bet 4 stundas nav 10 stundas. Un nav sacensības, vai ne? Un nav tā pati intensitāte. Un kaut kādā brīdī tu sāc. Un tas jau nav tikai par ēšanu. Jā, tas par visu, un tā kā sekošanu līdz, kur tu esi spēja noturēt to kaut kādu fokusu, visu to laiku. Un no vienas puses man tas fokus vienmēr ir bijis labs, bet kaut kādā šādās niansēs viņš zūd. Un tad tas droši vien būtu kaut kas, ko 2026. gadā gribētos nedaudz uzlabot. Tad droši vien viss tas arī kaut kādā komplektā iet ar runāšanu ar sevi, kaut kādu pozitīvisma deva tajā visā arī jāliek visā iekšā, jo tas arī ir kaut kas, tas ir viss iet komplektā. Tu jūties noguris, tu sāc domāt negatīvas domas. Ja tīpaši, ja tu vēl pamani, ka tu kaut ko neizdari, kā tu biji gribējis, un tad tā kā tas aiziet pa tādu spirāli. Tad liekas ainu priekš kam.
nu nezinu, arī, piemēram, tas pats kaut kāds, nu, Valderāns. Nu, tu saproti, ka tu vairs tā kā necīnies par tām kaut kādām vietām. Un tajā brīdī tas, nu, plāns, kurš ir kaut cik turējies uz kaut kādiem diegiem, viņš vienkārši pajūk. Un tu vienkārši tā kā, tu eksistē, un tad tu kaut kādas 3 stundas vēlāk saproti, tu reāli esi ar 1,05 pudelīti 3 stundas dzīvojis, tu neesi apēdis nevienu žēlēt, neko neesi darījis. Tas ir vienkārši, nu, kaut kādā... Nu, tā kā pēc trauma plūs. Jā, un tādā brīdī, tā kā cerība, ka tu no tā varētu, nu, tā kā kaut nedaudz atjēgties, ir reāli 0. Jā. Un, nu, tas ir tādas lietas, kas, nu, es domāju, ļoti daudzi uz šo spēju arī, tā kā, tā kā sevi ieraudzīt, vai ne? Jā, te man patiesībā, nu, tas, kas man nāk prātā, es atceros vienu no Tom Evans sarunām pēc viņa UTMB, kur, nu, man liekas, ka viņš kaut kā šo te ir atkodis sev vismaz. Jā, noteikti, jā. Jo, nu, tur izklausījās, ka ļoti ir gan tas fokus uz to kaut kādu to pozitīvo, tā kaut kādās, tā kā uzslavu, meklēšanu, aktīvi tā kā uzslavēt sevi par jebkuru sīkumu, ko viņš apmēram pareizi izdara. Apmēram kļuva vēsāks, uzvilku jaku. Malacis. Jā. Vai, nu, arī kā viņš tur bija to uztur salicis, ka tur rekur tajā kabatā ir tas, kas man jāpēt līdz turienai, tajā, kas līdz turienai, nu tā, nu kaut kā. Nē, droši vien, ka manā gadījumā tas varētu strādāt kaut kādā mērā, ka tai kontrolpunktā man ir skaidras instrukcijas, nu vai nu no tā, kas mani atbalsta, vai ja tāda nav, tad, nezinu, es izvelku uz lapiņas, izlasu lietas, kas ir obligāti jāizdara nākamajā etapā. Un tad ir jautājums, vai, nu kā iemācīties to. Nē, es tikai, forši. Nē, nu kā, vienkārši, ja tev ir kaut kāda, nezinu, čupiņa ar želejām, kas jāpēd līdz kādam punktam, nu tad... Nu jā, bet kas ir sods, ja tu to neizdari? Nekas. Nu tā. Nu, kāpēc vajag sodu uzreiz? Nu, nevajag sodu, bet tā, nu tā kā, nu ja tu esi tā kā zemā punktā, nu tu tam neredz jēgu. Un es domāju arī, nu Tomam, ja būtu kaut kāda tur sūdaina diena, viņš arī tam neredzētu vairs jēgu. Tad viņš visticamāk neskriet līdz galam. Jā. Nu tā kā... Nu tā. Īstenībā ar Tomu bija tikko intervija. Viņš bija paredzējis Valenciju skriet. Jā. Viņš neskrēja. Un tas galvenais iemesls ir, zini? Nē. Nu, jo viņš saprata, ka tas nav interesanti. Kaut kur dzirdēts. Jā. Jep. Nu, viņš saprata, ka iet uz treniņu, kur viņam tur ir jāskrien cik kilometri tādā, ātrā tempā, kad tas reāli... Nu, tā kā tas nav viņam. Nu, viņš tur kaut kad pēc tam aizbraucis uz Lake Districtu Anglijā un saprast, rekur. Nu, tas ir tas, kas man interesē. Jā, tas tā atkāpē. Dzirdēts stāsts, jā. Nē, varbūt ļoti laba atkāpe, lai paskatītos, nu, ko tam mēs paši gribam skriet nākamgad. Vai tev vēl ir kaut kas par iepriekšējo tematu, ko tu vēlēsi? Nē, man liekas, jau tur gan gari izplūdu. Noteikti bija vēl kaut kādas atziņas no tā. Īstenībā ļoti labs tāds vingrinājums. Ja kādam interesēs, varu atsūtīt to listi, kam jāiet cauri. Brīdin uzreiz tas nebūs visticamāk viena vakara projekts. Jā. Man tas prasīja pāris nedēļas. Nu, ar pārtraukumiem. Tā kā, jā. Bet jā, nu labi. Un tev ir kaut kas kalendārā? Man ir, jā. Nu, runā. Runā. Vai klusē mūžam, jā? Jā. Nē, es atgriezīšos aprīlī Istrijā. Istrijā. By UTMB uz 69 kilometru distanci. Pēdējo reizi, kad es tur skrēju, es uzvarēju ar jaunu trases rekordu. Redzēs, kā būs šogad. Viņš ir pārspēts? Viņš ir pārspēts, jā. Pārspēja Blandīnu Nirondeli, tā kā. Nu, cik? Kad pusstundu man šeit. Okay. Man tā, 20 minūtes man šeit bija stabili. Trase gan ir nedaudz, tā pašas beigas mainīts. Tur, kad es skrēju, tad finiši bija, tādā tā kā skolas sporta laukumā, kādā sporta centrā. Šobrīd finiši ir tā kā pilsētas centrālajā laukumā, tur kaut kas bišķīt ir beigās pamēnījies, bet tā būtība jau nemainās. Un katrā ziņā es pieturos pie tā, kas man patīk, kaut kas skrienams. Tas bija tas primārais, kāpēc es izvēlējos Istriju, plus tur ir ļoti forši orgi, tā kā tiešām ar viņiem tāds labs kontakts, tā kā gribas tur atgriezties. Pēc tam man vakar UTMB atsūtīja, ka man ir jānofinalizē savā reģistrācija uz CCC. Okay. Tātad augusta beigās es plānoju doties skriet CCC Šamonī. Tad sanāk, ka man ir skrējiens aprīlī un man ir skrējiens augusta beigās un pa vidu man ir tukšums. Tur man šobrīd ir, tās domas iet vairākos virzienos. Vai, varētu atrast kaut kādas sacensības, bet tur jau tā kā gribētos atrast kaut kādas sacensības, kuras jau būtu tā kā tematiskāk priekš CCC. Bet tad es tā domāju, kaut kādu, man tomēr gribas arī kaut ko skrienamu. Un tad tā kā tas, uz ko man šobrīd tā kā domas virsās, ka varbūt drīzāk es varētu
kaut kādā jūlijā meklēt, piemēram, aizbraukt tādā kārtīgākā treniņu nometnē, kur varbūt beigās atrast kaut kādu 40-50 km sacensības. Nevis tā kā sacensības, kur, es braucu tā kā uz sacensībām, ka tas ir tas fokus, bet ka tas ir tāds tā kā... Nometnes noslēgums. Nometnes noslēgums tāds kārtīgāks garais treniņš. Tāda man šobrīd tā ideja. Redzēs, kā tas viss noslēgsies. Man vēl vispirms ir jāizdzīvo treniņu nometni martā Spānijā. Tā kā... Bet, kaut kādā ziņā tāds, jāizdomā tā pārēj no izturies, kas ir tāds skrienams, uz CCC, kas pēc kalnu standartiem it kā ir skrienams, bet, priekš Latvijas standartiem tas vispār nav skrienams skrējiens. Jā, vismaz daļu no tiem kalniem gribētos, ka tu skrien. Cik daudz tas jau cits jautājums. Jā, tā kā tas, un patiesībā man jau ir, es esmu ielikusi kalendārā arī 27. gada. Ziemai varētu teikt sacensības. Tur es esmu nolēmusi, ka es gribētu braukt uz Taraveru. Jaunzēlande. Un te kaut kādā ziņā arī parādās tas, ka, tas, ko es esmu pēdējo laiku sapratusi, man patīk taku skriešana, bet man patīk tā taku skriešana, kur tā ir tomēr vairāk tādu skriešanas elementu. Un, līdz ar to, tas ir kaut kas, ko es arī mēģinu tajā sacensībās atrast. Un tāda Taravera man vienmēr ir bijusi, tā kā, kur gribētos, bet tas skrējiens ir tik tālu, ka viņam ir tā kā grūti, tā vienkārši, reku sanāks. Tad, tāds, līdz ar to es šobrīd viņu tā kā ielieku savu kalendārā, ka tas ir kaut kas, uz ko es gribu tiekties. Tā, man liekas, arī diezgan loģiski varētu sanākt, ka noskrien CCC, kas ir augusta beigas. Tad visticamāk rudenī vairs, nekādus lielās ultras es vairs nemeklēju vairāk, tad es sāku gatavoties uz Taraveru, jo, principā no septembra līdz februārim jau tur nav tā, ka ir bezgalīgi daudz laika. Ņemot vairāk vēl kaut kādas sacensības tepat Latvijā, tie paši Stirnubuki un kaut kas tāds, kur gan jau neizbēgam gribēs piedalīties. Tā kā šādi izskatās mans gads. Tāds provizoriskais. Jā, ļoti labi. Skaidrs jau, ka tur pa vidu kaut kāds vēl Gauja trail un tie paši Stirnubuki un kaut kādas, vēl noteikti uzradīsies kaut kādas lietas un vietas un viss kaut kas, bet šie tādi lielie pieturpunkti. Kā tev? Man? Jā, kaut ko vienu es zinu, ka tev kalendārā ir. Jā, tā kā viens, kas kalendārā ir pavisam svaigs, ir te pašā nedēļas nogalē īstenībā, kad tu skriesi Istriju, man ir Ultra Trail Sierra Nevada. Skrējiens, kurā ir būts, skatoties no malas. Mēs tur bijām nometnē, un kur Gvido ir vairākas reizes skrējis. Tā kā lielā mērā zināms kaut kas, un tā izvēle man ir... Es neatceros, ka tur precīzi bija tie 70 kilometri. Kaut 60 šķiet. Jā, tā distance, un tas iemesls patiesībā, kāpēc es to izvēlējos, ir tāpēc, ka viņš pārsvarā ir pret kalnu. Un tur šobrīd, tā mana doma šobrīd ir, es noskrējienos, es šobrīd diezgan iepalieku. Pret kalnu arī, bet tā ir kaut kāda vieta, kur es noteikti spēju būt stipri konkurētspējīgāks. Un tad sākt ar tādu maču, kas... man varētu būt nedaudz komfortablāks. Viņš arī neuziet ļoti augstu virs jūras, kas man der. Tā kā sākuma daļa ir salīdzinoši skrienama. Nav nekas arī viņā mega tehnisks. Respektīvi, tas tāds kaut kādā mērā ērta sacensība, kur droši vien galvenais mērķis būtu iegūt kaut kādu pārliecības devu. Varbūt sekundārs, turpat rezultāts kā tāds, bet drīzāk tādu stabilu kaut kādu skrējienu, vai ne? Patiesībā pēc tā man nekā nav. Man ir tikai kaut kādas domas galvā, un tāda viena doma, kas man tagad varbūt ir likusi mierā, bet rudenī kaut kādu brīdi nelika mierā, ka vajadzētu 100 jūžnieku šogad. Tā kā pagājuši gadu nebija, aizpagājuši gadu bija, bet nesagāja laikam, kaut kā tā bija, neatceros. Vai nebija tā? Vārdu sakot, tā kaut kad es... Pēdējais 100 jūžnieks man šķiet tev sanāca kat. Jā, tāds vienīgais, kas man ir bijis ar finišu. Un, tā kā kaut kādā mērā prasās kaut ko tādu, bet tad ir jādomā, vai viņš vispār man kaut kādā kalendārā iedarās. Droši vien tāds, ko man visvairāk gribētos, būtu rudenī kaut kas Āzijā. Okay. Vai tā ir Ķīna, varbūt Dienvidkoreja, nezinu, varbūt Japāna. Diez vai katrā ziņā tā aizemes Indonēzijas un tas kaut kāds gals, kas... Es iedomājos, ka teiksi Havelinu. Arī varētu, jā, arī teorētiski, jā, arī otrs pasaules gals, bet kaut kādā mērā man šobrīd ir tāda liela interese par Āziju. Līdz ar to man gribētos droši vien tādu rudens maču Āzijā, neobligāti tādu, kas ir tā kā
super mērķi sacensties tur. Jo aizbraukt uz pilnīgi citu vidi, kur visticamāk man vispār, zinot manu sēšanas ieradumus, visticamāk tur, nezinu, ko es lapas kaut kādas grauzīšu. McDonald's. Jā, atrod, kur ir McDonald's. Jā, un tā kā, ņemot vērā, ka klimats droši vien pilnīgi cits, tur es baigās izredzes uz sevi tā kā vispār neliktu. Bet tas varētu būt tāds sezonas noslēgums kaut kas, tādā ziņā, ka tas ir kaut kas ekskluzīvāks. Jā. Bet tā kopumā es domāju, ka kaut ko varētu meklēt, varbūt piemēram tādu simtšūžnieku vai kādu mērķi maču varētu meklēt. Patiesībā nedēļu pirms UTMB būtu forši. Tad varētu palikt tur tādā dārzenī, tur staigāt pa ekspo, jo man ļoti gribās šogad tā kā aizbraukt, vienkārši mierīgi pastaigāt ekspo, apskatīties, iepazīties ar visu un tā tālāk. Tā kā, jā, ļoti nekonkrēti un, tā kā redzēs. Bet tas jūlijas, piemēram, kā tu teici, jā, izklausās, kaut kas arī, kas varētu izklausīties labi. Nezinu. Un droši vien, kaut kādas vispār gribēsies nometnes daudz un dikti, bet kaut kādā mērā janvārī tas tā liekas šobrīd pie tiem -8, kas ārā, tā kā kaut kāds tāls sapnis. Vai ne? Ka varbūt sausas, siltas takas. Jā. Tā kā, jā, bet tas pirmais Sierra Nevada. Bet es domāju, ka līdz tam jau es būšu jau sapratis, kas arī pārējām gadam. Droši vien, jā, jo tas jau būs aprīlis, no aprīlī jau tā kā prasītos zināt, ko un kā dara tālāk. Un tā kā tāds droši vien, arī, protams, stirnu buki. Nezinu, cik regulāri, bet droši vien, ka pietiekami regulāri. Gan jau, jā. Tā kā, jā, tāds droši vien Latvijas kontekstā vispār mērķis man ir būt pēc iespējas vairāk sacensībās. Bet neobligāti kā skrējējiem, jā, drīzāk kā no malas paskatīties un pabūt tur klāt un pasakot audzēkņiem un vispār sacensībai kā tādai. Līdz ar to, ja mēs paņemtu te no klausītāja jautājumu, ka mums jau te daudzas reizes ir pieminēts Rīga Valmiera, ka varbūt tomēr 2028. gads ir tas gads, kad ir jānoskrien un jānoslēdz šī tēma. To jautā Dmitrijs. Laikam nebūs šogad. Vai ne? No manas puses arī ne, jo man liekas, tas tāds, tas nebeigsies tā, ka tu noskrien un tad tas temats tiek aizvērts. Nē. Jā, grūti spriest. Man ir bijušas domas, un es nebrīnīšos, ja viņas kaut kad vēl uzpeldēs, bet tad tas būs reāli drīzāk tāds, noskrien to Ultra Sierra Nevada. Labi, tur nekas pāri nepaliek 3 nedēļas, laikam. Vai, piemēram, tur nav kaut kas sagājis, tad var pārmesties uz tādu Rīga Valmiera, bet tad skaidrs, ka tas nebūs tur baigi kaut kādu mērķi, jo tomēr, tie pasākumi diezgan atšķirās. Vai ne? Bet, kaut kādā mērā, laikam, man tāds Rīga Valmiera kā doma bija pirms Valencijas. Un tad pienāca tā Valencija, un es skrēju to maratonu, es domāju, tur doma par Rīga Valmieru arī, izkūpēju līdz pēdēm. Jo, ja es maratonu... ar gariem zobiem, vai ne? Jā, teiksim tā, neizbaudot. Es negribu teikt neizbaudot, bet nejūtot, ka tas ir kaut kas wow. Skriet var, jā. Bet, ja es tagad tādu maratonu jau tur, kas ir 2,5 stundas, man jau ir tāds, kad sāksies tā, ka vai ne? Tad tādā Rīga Valmiera, kur ir, nezinu, 4 reiz vairāk, gandrīz tās stundas, vai ne? Nebūs. Es tur, nezinu, neizbaudīšu to, un tad priekš kam man to darīt. Šis ir kaut kas tāds, ko, tā vispār tā kopējā tā sajūta, ka aizvien vairāk un vieglāk ir izvēlēties tādus skrējienus, kas man tiešām interesē. Man nav vairs tāda sajūta, ka jānoskrien kaut kas tāpēc, kā. Tā kā vajag. Nē, kaut kādā mērā, es saprotu arī to, kāpēc, tāpēc, ka tas ir tāds, teiksim, skaidrs tur tāds UTMB, tad tu redzi, kur tu esi. Pasaules čempionāts, tu redzi, kur tu esi, vai ne? Un, nezinu, tie arī kaut kādi Lavaredo, tur Transgran Canarias, viņi piesaista arī tomēr kaut kādu, tas nav tikai, teiksim, tādā, globālā skalā, tikai tava vēlme, piemēram, tā pati Istrija. Tas būs tāds, tev tas būs tā kā svarīgs notikums, bet tu to vaibu apkārt, ka tas ir svarīgs notikums, nejutīsi. Kamēr, piemēram, kaut vai tā pati Valencija, kas man bija, tu jūti, ka tas ir svarīgs. Jā. Svarīgs, tā kā daudziem tas ir super svarīgi. Man tas nebija super svarīgi, bet daudziem tu jūti, ka tas apkārt ir super svarīgi un ka tas ir kaut kas wow, vai ne? Un, līdzīgi jau arī, tā kā ar tiem, tas ir tas, kas daudzus piesaista, vai ne, arī, manuprāt, tādam UTMB, kad tu saproti, ka tas ir kaut kas svarīgs. Jā. Par to runā un runās, un, tu tur vari nesasniegt kaut ko tādu, lai par tevi runātu, vai ne, bet
tā kā tev vismaz būs sajūta, ka tu esi daļa no tā. Un, piemēram, skrietu UTMB un tur kaut kur finišēt, un tad tev tāds, tur Toma vai Rūtas stāsts par to, kā viņiem gāja, tev būtu krietni tuvāks un tāds saistošāks. Jā, tu arī saproti, tur es vilku jaku tieši tā, tas labs lēmums, vai ne? Un, tā kā, tādā ziņā tie jau piesaist, un skaidrs, ka tādi mazāki pasākumi, tie būs tādā ļoti šaurā lokā, un par to tikai tu pats tur varēsi papriecāties. Tā ir, jā. Vienkārši es arī pirms kādu laiku tur domāju, tur maratonu vai kaut ko, tā kā šajā gadā īsti nekur viņš tā kā neprāt. Bet varbūt nākamajā rudenī, piemēram, gatavoties tādai teraverai. Jā, kāpēc ne? Tur visādi varbūt. Jā, man laikam patika kaut kas kurš to teica, bet ka tā kā darīt to, kas liekas interesants un kas saista, vai ne? Savādāk, tad kāda tam jēga. Vai ne? Un tas var būt vienu dienu, tas var būt piecīts, un nākamo mēnesi tas var būt ultramaratons. Un nav jau arī obligāti visam sagatavoties tieši tam. Jā. Tas nekas, ka tu tur piecīts skries ar ultramaratona kājām, bet ja tu viņu izbaudīsi procesu un pat ja tur nesasniegs savu labāko rezultātu, tad kāpēc ne? Nē, kaut kādā ziņā man laikam gribas novēlēt gan mums abiem, gan tā kā citiem, kuri klausās, lai tie starti vai tie izaicinājumi vai vienalga tās sportiskās apņemšanās, kas ir šim gadam, tās tādas, kuras pašiem gribas. Piemēram, kas man tā nesen tā ļoti pozitīvi tā paķēra, kur pagājušajā gada pasaules čempionātā Latvijas izlasē skrēja arī Anna Kļučņika, kurā dzīvo Lielbritānijā. Un viņa arī skrēja Valencijas maratonu, noskrēja ar labu personīgo, un nesen ielika, ka viņai tā kā nākamajam gadam viņa grib uzlabot savu personīgo, un principā, viņa mazāk skries takas. Lai neteiktu, ka nemaz, tas jau viņas lēmums, cik ir maz, bet rasņā tās takas būs mazāk. Un man likās tā, forši, ka tu pamēģini, tu saproti, hei, rekur, šosei man patīk labāk. Jā. Un, kaut kādā ziņā tas manuprāt, tā, katram mums ir jāatrod, teiksim, tādā skriešanā, kas tad ir tas formāts, kas visvairāk uzrunā, un vienkārši pie tā arī jāpieturas. Nevis lēkt līdzi formātiem, ko dara citi, bet pašam īstenībā nemaz nepatīk, un attiecīgi bieži vien arī tā nesanāk. Tieši tā, jā. Tas ir tāds, ka kādreiz to ir grūti pārkāpt, bet jādarīt to, kas patīk. Jā, es varu arī iedomāties, piemēram, tajā pašā Gauitrēla kontekstā, iespējams, kāds jūtas tā kā iedzīts stūrī, ka tad jāņem vai tā 45 km distance vai 80. Taču mazāk jau nevar skriet. Man liekas, pirmos, kas jau kāds laiciņš pagājis, kopš to reģistrāciju ir atvēruši un par to visu runāja. Man liekas, līdz kaut kādai aizpagājušai nedēļai vai tam līdzīgi. Viss, ko es biju dzirdējis, varbūt iepriekš kāds viens tur bija pavīdējis. Principā, kas skries vai 45 vai 85. Es nebiju dzirdējis nevienu, kurš teiktu, ka viņš skries tur, piemēram, 28. Un tad tagad tādi arī sāk parādīties, bet tas pirmais bums vismaz, tajā, acīm redzot, manā burbulī bija, ka tos pat neizskata. Kas, es saprotu, kāpēc neizskata, tas ir lūsis. Jā. Tādā mērogā. Tas jau nebūs nekas, tie, kas domā, ka tas būs kaut kas, lūsis uz steroidiem, tur nav iespējams. Tur tas tā, kas mums ir tāds, jā, tieši tādas pašas, kādas stirnubukā. Tā kā, jā. Jā, bet sāk parādīties arī tās īsākajās distancēs. Jā. Tā kaut kā. Vai mēs kādu izceļam? Ko tu izcelsi? Ja jau mums tāds skats šajā epizodē uz nākotni, tad man gribas izcelt arī kādu skrējēju, kurš arī gana, varētu teikt, drosmīgi uzdrošinās runāt par saviem nākotnes mērķiem, un šajā gadījumā tas ir Dāvis Pazars. Okay. Kurš ir tavs audzēknis, un viņam ir arī YouTube konts, kurā, var, tiksim, tāda jaunākās epizodes var sakot līdzi, kā viņam veicās noskrien ziemu skrējienos, jo tie tiek iemūžināti, un tad tiek izstāstīts, kā tad tas skrējiens notika. Bet tas galvenais, par ko es viņu vēlos izcelt, ir par, man šeit viena no pēdējām epizodēm, kur viņš runāja, ka viņa mērķis ir kvalificēties 2027. gada pasaules čempionātam Cape Townā. Un tur, protams, arī viņš runā par to, ka nav jau nekas garantēts. Nav pat tā zināmi kritēriji. Jā, bet man liekas, ka forši tā pateikt, hei, rekur, šis ir tas, ko es gribētu izdarīt, un es centīšos to izdarīt, un kur tas aizvedīs, tur tas aizvedīs, bet rekur,
šāds mērķis un, tā kā nāciet šajā ceļā kopā ar mani. Kaut kā tā kā par tādu, nebaidīties izteikt kaut kādus mērķus, kur varbūt arī, pat ja viņi nesanāk, tā kā tas ceļš uz viņiem jau tāpēc nebūs zudis. Jā. Lai tik nav tā, ka izsaka mērķus, un šis nav tas gadījums, lai tik nav tā, ka izsaka mērķus, kurā, tā kā es gribu būt izlasē, bet tā, reāli paskatoties, neko negribu darīt, lai tur nokļūtu. Jā. Tā, lai nav tādi stāsti, bet jā. Tad, ja šim būtu risks tādam būt, tad es to neizceltu. Jā. Es izcelšu Juridzeni. Viņš decembrī pavadīja dzīvoja Ziediņā un pabeidza gadu ar Everestingu. Tā kā izcelšu droši vien tādā. Es nesaku, ka es tā kā... Neatbalsti. Es neesmu 100%. Es, piemēram, sevi nespēju tādā vizualizēt. Man tas liekas kaut kas, tā kā priekškam. Jā. Bet es izcelšu tādā kontekstā ar mērķi, lai viņš no šī paņem regularitāti un paņem tos kalnu kājas uz 2026. Ne tādu regularitāti, kā bija decembrī, bet vispār. Jā. Un, lai no tā ir lēciens uz priekšu. Es viņam kā reiz 31. decembrī ir dzimšanas dienas, viņam novēlēju, lai tad neaptrūksās idejas jauniem piedzīvojumiem. Viņš teica, viss kārtībā. Jā, viņam vienmēr tas gan, viņam vienmēr ir piedzīvojumi izdomāti uz priekšu un tādā ziņā lielākā daļa no tiem piedzīvojumiem reāli, tā kā tādi, kur tu skaties un domā, jā, šis reāli forši. Katrā ziņā tiem, kuri varbūt šim gadam grib kādu piedzīvojumu mērķi, mēs jau, manuprāt, daudzas reizes podkāstā esam pieminējuši, bet atrodiet Juridzeņa epizodi, noklausieties, un es ticu, ka tādu motivācijas un iedvesmas devu var dabūt garantēti. Jā. Labi. Tad jau tiekamies sniegainajās takās. Tiekamies sniegainajās takās un noskrien ziemu. Čau. Čau.